Brenguļa alus darītava sākus savu darbu 1969. gadā. Un var teikt, no tā laika darbojās nepārtraukti. Pašreiz ražojam dabīgo nefiltrēto alu, gan gaišo, gan tumšo. Izlejam muciņās, gan metāla kegu muciņās, gan arī koku muciņās. Gadā saražojam apmēram 150 000 dekalitru alus. Alus netiek pasterizēts, netiek filtrēts. Vienīgais konservants, kas alum ir, tie ir apiņi. No alus ražošanā izmantojam paši savu ūdeni, dziļurbumu, kas ir 89 metrus dziļš. Tad izmantojam miežu iesalu, ko iepērkam Lietuvā, kā arī karameļu iesalu, kas ir piedeva tumšajam alum. Apiņi mums nāk no Čehijas, raugu pavairojam paši. Un tas arī viss, kas vajadzīgs alus ražošanai. Alus, kad tiek izvārīts, viņam galvenā rūkšana ir nedēļa līdz 10 dienām. Tas ir līdz 10 grādu temperatūrai. Pēc tam viņš tiek pārsūknēts uz noguldītavu, kur notiek fermentizācija. Un tas mums notiek 22 dienas. Un, kad alus ir noguldījies, tad viņš ir gatavs lietošanai. Tad pildam muciņās un vedam pircējiem. No alus paliek pāri arī alus drabiņas. Tās, protams, izmanto zemnieki. No mums alus drabiņas ņem zemnieku saimniecību Zilūži. Kā saka, ļoti labi govis dod pienu pēc tam. Es šeit strādāju no 1992. gada. Šobrīd visvairāk darbs saistās ar alus realizāciju. Iet šogad mums labi. Galvenais noņēmējs, kur mēs vedam alu, ir uz Rīgu un uz Jūrmalu. Mūsu alus ir iecienīts un stipri vairāk ir kā pagājušo gadu. Cilvēkiem tagad sāk garšot tas nefiltrēts, nepasterizēts alus. Tam ir jau vēl Užavas un vēl citas alus darītavas, kam arī nepasterizēti alu. Tas mūsu alus kaut kā ir iepazīties cilvēkiem. Te brauc pat pakaļ no Rīgas pie mums. Kaut vai Rīgā arī var dabūt. Pagājuši ir Līgo svētki, kur arī ļoti daudz alus ir iztirgots. Un mums gan ir šogad radušies palīgi, jauni Valmiermuižas alus darītavu, kas nedaudz palīdzēja mums šajā sarežģītajā periodā. Bet, droši vien, ka būs jāpalīdz vēl, jo šogad sola karstu vasaru un aluma pieprasījums arvien lielāks. Priekā!